Lai to slavēts Jēzus Kristus, šodien es esmu tādā attālinātā un konservētā formātā. Tad arī jūs skatāties, ko es iepriekš ierakstīju, un tas man ir arī tagad otrais mēģinājums patiesībā, jo es uztaisīju vienu video, bet tajā video nevarēja redzēt prezentāciju, tikai manu runājošo galvu. Tagad es cerams, prezentācija būs redzama, un ko no iekšpuses šeit nevienmēr var redzēt, bet cerams tagad vismaz tas būs redzama. Es šodien gribu pastāstīt par Bahai ticību. Man nav pārliecības, ka kāds kādreiz ar viņiem ir saticies, bet mums Latvijā tādas ticības pārstāvji ir, un tāda personiska komunikācija man ar viņiem ir bijusi kaut kādas vairākas gadus atpakaļ Ķīpsalā grāmatu izstādē. Jā, viņi arī piedalījās ar savu stendu, kur reklamēja un piedāvāja savas grāmatas, pārsvarā krievu valodā viņiem tās ir bijušas, tad ir izdots laikam Krievijā, bet arī kaut kas mazliet bija latviski, jā, un tad es ar viņiem tur aprunājos un arī paņēmu kaut kāds, es atceros, materiāls, jā, tāpēc vismaz varu liecināt, kā mums šīs ticības pārstāvi ir. Un uzreiz es gribu pateikt, ka man nesanāks, būt neitrālām. Jā, es nedomāju, ka varbūt arī tāds uzdevums šeit mums ir, bet, ikvienā gadījumā mēģināšu pastāstīt, ko varu. Patiešām tad ir Bahai ticība, jauna monotiskā reliģija, kas radās 19. gadsimtā Irānā. Dibinātais ir Bahaula. Es domāju, latviski tas ir lasams. Izplatīta daudzās ap 200 valstīm, un to piekritēji varētu būt līdz 8,5 miljoniem cilvēku. Es redzēju datus 5, 8, 8,5. Galvenais centrs atrodas Izraēlas teritorijā Haifas pilsētā, uzskata sevi par jaunāko pasaules reliģiju. Ko nozīmē pasaules reliģija? Cik es saprotu, šīs jēdziens nevienmēr tagad arī tiek izmantots, bet, piemēram, kristietība, islams un judaisms, tiek uzskatīti par šīm pasaules reliģijām. Un tas nav saistīts tikai ar ticīgo skaitu un izplatību. Jo, piemēram, man liekas, Bahai ticības piekritēji uzskata, ja viņi ir izplatīti visur, tad viņi ir šī pasaules reliģijas līmenī. Ja? Bet man ir aizdoms, ka tā tas nav, ka jābūt ne tikai kaut kādam plašumam, bet arī tādam vēsturiskam dziļumam. Un man liekas, viņiem ar to patiešām ir grūtības. Specifika ir tāda, kāpēc es domāju, rietumu cilvēkam un arī latvietim grūti viņus uztvert, tāpēc, ka Bahai ticības principi pamata tiek izteikti islāma stilā un terminos, jo tā radītāji piederēja islāma kultūrai, kā arī iekļauj savā mācībā vairākas rietumu progresīvas idejas, kāds tas bija 19. gadsimtā, cilvēks vienotība un sieviešu tiesības. Šai reliģijai ir tādi kā divi dibinātāji. Viens dibināja mazliet citu reliģiju, tas ir Bābs, jā, un viņš dibināja bābaismu. Jūs redziet, te ir nepareizi man cipari uzrakstīti, jā, aizmirst, tiek domāts 1819. gads un 1850. Ko mēs redzam 7. jūlijas. Bābaisma reliģija ticības, tad ir Bahai ticības priekšgājējs. Cilvēks piedzima Irānā, un patiesībā tas babaisms bija kaut kāds islama tāds ķecerības, tāds mācības paveids. Arī Babs sev pasludināja par Mahdi, un Mahdi, cik es atceros, islamā tas ir tāds vai pravietis, vai varbūt mesī, kas atnāks pirms pasaules gala, kaut kā tā tur, vai pirms vismaz kaut kāda noteikta šī laika, kad pēc kura tur sāksies šīs pasaules gals. Viņš bija nošauts, pret viņu bija nāvisods piemērots, jā, bija nemiera saistībā ar viņu nāvu, un tad
arī atpalika viņa reliģijas šie piekritēji. Nu, to nebija īpaši daudz, un viens no šīs reliģijas piekritējiem bija tāds Bahaula, tādēļ jau Bahai ticības dibinātais, tādēļ, kas arī izauga Irānā, nomira Palestīnā, nu, un kopumā sākumā viņš bija Baba tāds sekotājs, turpinātājs, kurš tad pēc tam pasludināja, jo Babs kaut ko ir arī pravietojis par kaut kādu tur citu pravietu, nu, ka viņš tad ir tās pravietas, par kur pravietoja Babs, nu, un kaut kā tā. Pēc viņa, jā, viņa dēls uzņemās arī tālāk attīstīt šo reliģiju. Ja es paklausījos kaut kādu tādu filmu mazliet par Bahai kustību un ļoti tādā interesantā valodā stāstīja, ka Bahaula jau no pašas bērnības bija ļoti gudrs un ļoti cienīgs un ļoti labs un ļoti cilvēcisks un, nu, kā Ļeņins, jā, padomu laikos stāstos bērniem, viss labs īpašības, nekādas sliktas. Lūk, tādēļ galvenā doma tur tāds, laikam, es domāju, īsumā, ja mēs teiktu, par ko Bahai ticība, viņi apgalvo, ka ir viens dievs, ir viena reliģija un ir viena cilvēks. Bahai mācība ir vērsta uz vienotību, dieva vienesme. Tas ir no viņu mājaslapas vārds, tādēļ ne es to esmu izgudrojis, reliģija vienotība un cilvēku dzimts vienotība. Bahaiši uzskata, ka eksistē tikai viens dievs visum radītājs, tāpēc, nu, izpratni caur tādu musulānismu patiešām ir par tādu pašu dievu izpratni, nu, kā ir kristietībā, kad mēs tā kopā, nu, vispār runājam par dievu, jā. Lai gan dievu dažādās valodās sauc dažādos vārdos, Jahve, Alaks, Brahma vai dievs, visi šie vārdi attiecās uz vienu un to pašu vienogo spēku un būtni, jā, kas tad izpaužās dažādos veidos. Bahajieši tic vienam dievam, proti, ka visu radību un spēkus tajā ir radījusi viena pārdabiska būtne. Šī būtne, kuru mēs visi saucam par dievu, pilnā mērā valda par savu radību visvarenība, kā arī viņai ir pilnīgs un absolūts zināšanas par to visu gudrību. Reliģija vienotība un dieva vēstneši. Patiesībā eksistē tikai viena reliģija, dieva reliģija. Šī vienīga reliģija nepārtraukti attīstās, un ikviena reliģiska sistēma pārstāv noteikto stadiju veselam evolūcijā. Jā? Nu, tā galvenā doma šeit ir tāda, ka principā dievs izmanto šīs dažādas reliģijas, jo dažādos kaut kādos laika posmos, vēstures tādās epizodēs, tieši šī reliģija ir vissaprotamāka, vislabāka un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Bet Dievs ir viens un tas pats, un patiesībā šīs reliģijas māca arī par vienu un to pašu. Un Dievs iesaistās šajā cilvēks vēsturē savu izvēlēto vēstnešu starpniecību, un šajā kursā mēs par visiem šiem vēstnešiem esam, nu, kaut ko dzirdējuši, jā, vai tur arī citos kursos, jo daži vienkārši ir iekļauti arī iekš mūsu reliģijas, un tie ir, lūk, jā, tad tas ir Mūzus, tas ir Abrāms, tas ir Zaratuštra, tas ir Buda, tas ir Muhameds, tas ir Krišna, un tas ir arī Jēzus Kristus. Lūk, ir šie vēstneši, kur Dievs mums ir nesis, kas atnes vienu un to pašu reliģiju. Ja? Nekas, ka hinduisms mums ir tur vienā pusē un budisms tur mazliet tuvāk, bet kristietība citā pusē, nu, patiesībā tas ir viens un tas pats. Un, kad es redzēju, tad lasīju un pēc tam arī savāc tas bildīts, lai šeit ielikt, es atcerējos, piemēram, ka savā laikā, arī 90. gados, esmu lasījis grāmatu, nu, sākumā tiek domāts, jā, kas bija tulkojums, no kaut kāds tur valodas, es neatceros, vai tie bija 19. gadsimta, laikam arī tā grāmata bija uzrakstīta, krievu valodā viņa bija, autoram uzvārds bija Šurē, un grāmata saucas Veliki посвященные. Vot gandrīz, jā, šie dieva vēstneši, vai tā mēs varam tulkot, kur bija tie paši, man liekas, personālijas, plus mīnus. Tur bija Kristus, tur bija Mūzus, tur bija iespējams, nezinu, Buda ielikts iekšā, un arī tika apgalvots, bet tā bija teosofiska grāmata, jā, ka patiešām Dievs ir viens, un viņš vienkārši tad ir sūta šos dažādus savus vai avatārs, vai savus pārstāvjus, vai tas skolotājs, lai kā viņš sauc, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Jā, tāpēc patiesībā, nu, Bahai ticība vismaz tādā vispārējā pieejā, kas arī, man liekas, ir pietiekoši populāra arī daudz kur citur,
runā par to, ka eksistē tad šie skolotāji, nu, teosofija mācīja kaut ko līdzīgo. Bet viss tāds īpašākais, jā, jo, kad mēs redzam šīs personālijas, mēs saprotam vienalga, kas tā, vai tā ir dievība kā Krišna, vai tas ir Dieva dēls kā Jēzus, vai tur prāvietis kā uh, Muhameds vai mūsu ticības tēvs Abrahams vai Mūzes un tā tālāk, mēs saprotam, kādas tas ir milzīgas figūras, jā, dinamisks, kuras dibināja reliģijas, kas ietekmē miljārdu cilvēku dzīvi. Bet pie šiem vēstnešiem vēl ir divi. Un tas ir Babs un Bahaula, teiksim, jā. Un man tas likās mazliet tā, nu, ļoti dīvaini, jo viņi, nu, neiedarās, jā, ne ar savu mācību, ne ar savu izveidoto šo ticību, jā, ne ar savu vienkārši arī, man liekas, tādu cilvēcisko kapacitāti, viņi neiedarās starp šīm personālajām, jā. Un tas ir ļoti, nu, ļoti. Pat šis mēģinājums viņus tur ielikt, jā, tas ir mēģinājums viņus paaugstināt kaut kā līdz tā līmeņa, bet patiesībā man liekas, viņi tieši pazemina šo līmeni, jā. Tāpēc tieši arī tas parāda mazliet šo mākslīgumu arī pašai šai reliģijai, ko viņi tur mums nestāstītu un kā mūs nemācītu. Dvēseles dzīve, dvēseles evolūcija vai attīstība un tās dotības cilvēka esamības mērķis. Šī evolūcija nozīmē virzību uz Dievu, un tas dzinējspēks ir Dieva izzināšana un mīlestība pret viņu. Nu, vajag izzināt Dievu pēc iespējas vairāk. Un batējušiem nīksti iedzimta grēka jēdziens vai kā tam līdzīga doktrīna, kur apgalvots, ka cilvēku dabai raksturīgs jaunas tieksmes, visi mūsu spēki un spējas ir Dieva dāvāts un tādēļ veicina mūsu garīgu attīstību. Jā, un sinkretiskās reliģijās, kur visu grib samierināt ar visu, nu, viņiem ir šī problēma. Jā, ja no vienas puses mums ir viss un tas pats, viens tas pats Dievs, mums ir reliģijas, viss un tas pašas vienāds, un mācība likam līdzīgi, bet, piemēram, tādi pietiekoši svarīga izpratne par cilvēku un par pestīšanas nepieciešamību, jā, jo vienalga mēs balstamies uz to, ka mums ir grēks un mums ir nepieciešams pestītājs. Nav grēka, nevajag pestītāju. Bahājieši saka, grēka nav, Kristus nav Dievs, viņš nav pestītais, viņš ir viens no mums, līdzīgs kā Bahaula, tikai tur tajos laikos, un viss, jā, tas parāda patiesībā šo, nu, jā, šos iekšējas pretruns, jā, tādās reliģijās. Lūk, nu jā, tad Bahājieši uzskata, ka cilvēka ķermenis un tā fiziska spējas kalpo par dvēseles attīstības līdzekli, cilvēka ķermeņa enerģija pakāpeniski pakļaujoties apzinātai dvēseles vadībai, tā kļūst par dvēseles īpašību izteiksmes līdzekli. Tikai nekontrolēts fizisks kaislības kļūst par ļaunumu iemeslu un kavē garīgo progresu. Cilvēks vienotība un sieviešu vīriešu līdztiesība. Bahai ticības mācībās tiek uztvērts, ka mēs visi kā Dieva radības piedaram pie vienas cilvēka dzimtas. Nu, kristietība māca un monotīzms to pašu visu. Cilvēks savā daudzveidībā ir vienota, tā tas ir, jo ir cilvēka daba, un tieši šī daba deva iespēju arī iemiesoties Dieva dēlam un mūs atpirkt. Jebkāda aizsprieduma gan rasu, gan nacionāls šķira politiski un reliģiski, kas cilvēki šķira, atstājam pagātnē. Jā, to mēs lasam arī Nostraitāte, kur tas tiek runāts par reliģijām un citur, tāpēc patiesībā nekas tāds īpašs, specifisks, nu nav. Jā, tāpēc, ka kaut kādu tādu īpašu jaunumu vai kaut ko īpašu, tas vienkārši arī neskan. Kopš Baha ticības pirmsākuma, pirms gandrīz 150 gadiem, tā ir sludinājusi dzimumu līdztiesību. Tas bija laiks, kad sieviešu kustība rietumos tika sākta cīņa par baltas tiesībām, bet tuvajos austrumos šādas idejas nebija vēl dzirdēts. Bahāja ticība ir vienīgi neatkarīga pasaules reliģija, kuras dibinātais nepārprotam paziņoja, ka sievietes un vīrieši ir līdztiesīgi. Ja? Nu, apostols Pāvils arī pateica, ka Jēzu Kristu nav ne sieviešu, ne vīriešu dzimtas, un arī mazliet arī cits problēmas, ja? Jo patiesībā mūsdienu pasaulē rietumos un tā tālāk līdztiesības jautājumi, jā, viņi tiek pacelt ļoti augstu, viņi tiek risināti sabiedrībā arī kopumā, daudz kas mainās un mainās daudz ātrāk nekā vietās, kur arī bahājieši ir bijuši. Jā, tāpēc viņa ietekme šiem jautājumiem patiesībā ir niecīga, manuprāt. Jā, un tie paši kveikeri, kā draugu reliģijos savienība, arī tajā pašā 19. gadsimtā izdarīja daudz vairāk un sludināja to pašu. Viņi nepārprotam arī ziņoja, ka sievietes vīrieši ir līdztiesīgi. Tāpēc atkal pārsvarā tas ir tāds skatījums uz sevīm,
un nesapratne, jā, ka pasaule ir daudz lielāka nekā tava reliģija. Lūk, bet, nu jā, un tas ir svarīgi, jā, attīstīt līdztiesību un tā tālāk un tā tālāk. Bet viņiem arī pašiem tas nesanāk, jā, jo viņiem ir tāds augstāk pārvaldes institūcija, kas sastāv, laikam, no 9 cilvēkiem, un tur sieviešu nav. Un viņi skaidro, kāpēc. Ir citur visur ir, a tur vienalga nav. Jo kāds kaut ko ir teicis un tā tālāk. Tāpēc atkal iekšējs pretruns, jā, šajā reliģija ir liels, bet, nu, sinkretiskām reliģijām tā tas ir. Viņiem ir savas baznīcas, nu, vai tempļi, pareizāk teikt, jo tas nav baznīca. Un tās nav lielas, un to nav daudz. Tos, ko mēs redzam, iespējams, tas arī viss, kas viņiem ir. Arī tā ir tāda pasaules reliģija, jā, jo viņiem ne tikai tempļos notiek dievkalpojumi skaidrs, jā, bet arī tur dzīvokļos vēl kaut kur, tāpēc šajā gadījumā viss ir saprotams. Mums vistuvākais, nu, es tā, kad redzēju sarakstu, Vācijā, jā, ir vistuvākais tas templis. Un, nu, lūk, pasaules reliģija, kur mēs varam saskaitīt, nu, varbūt labi, te man ir 16, varbūt viņiem ir mazāk vai vairāk mazliet, jā, bet patiesībā tas arī parāda šo daudzumu. Pie tā visa arī pēc tam fotogrāfiem varam redzēt, ka viņas ir pietiekoši mazas, šīs baznīciņas. Bet, nu, viņiem ir nepieciešams, jo viņam arī notiek tāda kopīga sanāksmes, kur notiek tāda dievkalpojuma. Bahai ticības mācība, ikdienas lūkšanas un vēršanas pie Dieva ir obligātas, kā pamats dzīvei, kas veltīta garīgai attīstībai un kalpošanai cilvēcei. Mēs visi esam aicināti, nu, viņi to rakstījā, piedalīties rosīgas kopienas dzīves veidošanā, savā apkaimē, vadot regulāras lūkšanas sanāksmes vai piedalīties tajās. Šādā sanāksmēs notiek visdažādākajās vietās visā valstī, bahajiešu mājās, vietēji kopienu centros un citas pasākuma norises vietās. Lūkšanas sanāksmēs tiek skaitīts lūkšanas. Un es domāju, jūs saprotiet, ka neskatoties to, ka visas reliģijas mums māca par vienu, mēs neatradīsim tur lūkšanas, kas, piemēram, Ave Marija, jā, vai Nāc svētais gars, un lasīt svētu rakstu teksti. Es domāju, jūs arī saprotiet, ka svētie raksti nav Bībele, tas arī nav Korāns, jā, tas nav Tora, tas ir Bahaulas teksti, jā, tāpēc no vienas puses, atkal mēs esam tāda reliģija, kas visu apvieno, ka viss ticības mums ir vienāds, bet mēs lasām savus rakstus, mēs pielūdzam savus dievus, teiksim, jā, mēs visu uzmanību koncentrējam uz viņiem, tie pārējie, kas, nu, realitāte ir daudz lielāka un nozīmīgāka, viņi tur būs novārtā, jā, un ir tā problēma, ka tu skaties uz to piedāvājumu, tu saproti, ka tev patiesībā, nu, īstas naudas vietā grib iesmērēt viltoto. Lūk, bet, nu, kā es teicu, tie ir tādi vērtējošie nepareizi izteikumi, bet man mazliet, jā, tas tā kaut kā viss tādā veidā ietekmē. Vispasaules taisnīguma nama rezidents. Kāpēc rezidents? Jo vispasaules taisnīguma nams tā ir pārvaldes tāda, kā institūcija, par kuru es teicu, tad ir tur, laikam, tie 9 cilvēki, atrodas Haifā, jā, tas ir arī Izraēlas teritorijā, sanāk. Jā. Un kopumā, jā, tā ir tā galvenā pārvaldes, tad sanāk iestādes atrašanās vieta priekš Bahai kustības. Cita tāda pazīstama vieta ir šie Haifas Bahai dārzi, tā saucamie. Es tagad atkal nepaskatījos, jo es tagad neatceros, viņi nesen parādījās, jā. Jūs redziet, jā, ka tas ir tāds kā terass ir izveidots, un tas ir vai pat šajā gadsimtē bija izdarīts, vai pagājušā gadsimta beigās. Un tas, ko jūs redziet, nu tā nav baznīca, tā ir baba, ne Bahaulas, kas ir dibinātais, a babs tas bija tas pirmais, jā, tas bija tas islama ķecers, šeit ir viņa atdus vieta, tad šeit atrodas viņa ķermenis, nu tā, ka viņš ir Jānis Kristītais, priekš viņiem Bahaula ir kā Jēzus, nu kaut kā tā paša Bahaula arī atdus vieta atrodas citur, jā, citā pilsētā, nu un arī ne tik grēzna. Lūk. Un arī ļoti interesantais moments viņu svētki. Jā, jo es atcerējos, ka viņi, nu, teoretiski viņi jau var visus reliģiskus svētkus svinēt visām reliģijām. Jā, būtu baigi daudz to svētku. Jā, vai es zinu, ka viņi Nauruzus svinu. Nauruz tas ir Vidusāzija valstīm, pilsētām, nu, valstīm, tautām, laikam jaunais gads, jā. Bet viņiem tas galvenie svētki, Bahaulas piedzimšana, nu, mums ir Jēzus piedzimšana, viņam ir Bahaulas piedzimšana. Tad tas Idvan svētki,
Tas arī tas kaut kāds posms, kur Bahaulam bija kaut kādi tur arī izaicinājumi, viņš kaut ko tur gatavoja, kaut ko darīja, un tad viņi to svin, un tad ir debes braukšana. Pie tā viss neiet runa, ka viņš ar ķermeni tur kaut kur ir ticis uz debesīm, nu, kā mēs mācām pa dievmāt, bet vienkārši tas ir viņš nomira, jā, bet, nu, viņa tad gars tur aizgāja. Un tas atkal parāda, jā, mēs runājam par visām reliģijām, bet, nu, mūsu reliģija, viņa ir pēdējā, viņa ir vispilnīgākā, jā, tad ir mums ir savs dibinātais, tā ir tā būtne, kas ir vai dievišķa, vai tas ir cilvēks sūt, nu, citiem vārdiem, mēs atkal, kā es teicu, redzam ļoti daudz iekšējas pretrunas, jā, šajā reliģijā. Nu, ir mājaslapa latviešu valodā, es arī tos tekstus lielāko daļu no turienes, nu, saīsinot, esmu paņēmis. Viņi raksta, ka viņiem ir Nacionālais centrs Rīgā un arī ļoti labi skan, jā, Nacionālais centrs Office 518, jā, un arī vietēji kopiena Daugavpilī. Šajā pusgadā es redzēju vienu grāmatu, lasīju, skatījos, kur bija arī tāds saraksts ar tām mūsu reliģiskām kopienām Latvijā. Un Bahai draudzes tur ir bijušas. Jā, es nezinu, vai divas, varbūt vairākas, bet nu, mums tādi ticīgi ir. Es nezinu, kāpēc man galvā sēž vārds 50 skaitlis, jā, bet nu varbūt. Ko es tad gribu pateikt no savas puses? Nu, no savas puses var pateikt to, ka patiesībā iepriekš, cik es esmu kaut ko mazliet lasījis, saskaros, man bija pat tāda kaut kāda interese par viņiem. Bet tagad, kad es mazliet vairāk tajā iedziļinājos, patiesībā es varu pateikt, ka patiešām, nu, man liekas, ka šī reliģija ir ļoti viegla, jā, ka tā tagad tiek mēs viņu varam nosvērt un saprast, ka viņa patiešām ir ļoti viegla, jā. Man liekas, patiešām tas ir sinkretisms, man liekas, tā galvenā problēma, ka tur nav iekšā tāds kodols, tāds uguns, tas spēks, kas dotu vispār kaut kādu jēgu, kāpēc eksistē šī reliģija, kāpēc vajag sludināt šo mācību, kāpēc vajag atgriezt cilvēks. Ja, tur tas nav. Un caur to viņai nav šīs personalitātes, viņiem nav šīs spēks, kas, lai attīstās un lai cilvēki būtu aizrauti ar šo reliģiju, jo viņiem nav ko piedāvāt realitātei. Viņiem nav normāli kults attīstīts, jā, viņu svētie dibinātāji, nu, ir. Jā, ja viņi būtu, es nezinu, kaut kāda reliģiska ordeņa vai kaut kādas kustības dibinātāji, viņu tās līmenis būtu atbilstošs, jā, tam. Jā, bet kad viņus tagad grib pataisīt pa tādiem un vienā, teiksim, rindā nolikt ar šiem lieliem gariem, nu tas neizskatās. Jā, tāpēc patiesībā, jā, es tā pēc šīs prezentācijas sapratu, ka man kopumā šī Bahai, nu, ticība, nu, neizskatās pat īpaši interesanta. Jā. Lūk, jā, viņu var izanalizēt, var atrast visu šīs pretrunas, jā, var atrast, izveidot kaut kāds salīdzinājums un tā tālāk, teiksim, jā. Bet, nu, cerams, bija interesanti, es cerams, ka arī šīs video man ierakstījās, jo nākošo, ja kas es nevarēšu ierakstīt vēl vienu. Tāpēc, jā, paldies par uzmanību, lai top slavēts Jēzus Kristus.